Šodienas mūsu apskats būs brīnišķīgā kūpinātava Skameta GS200. Ir dažādi lielumi, bet šī ir vidējā, to, ko ražo rūpnīca. Redziet, kāds labs izpildījums. Augšā var uzlikt 8 iesmiņas ar kaut ko cepjam. Šeit ir 4 restītes, uz kuriem jūs varat savus gaļas produktus. Šeit ir saules panna. Un apakš redziet, cik vienkārši un unikāli kūpinātava. Kāpēc viņi ir unikāli? Tas tāpēc, ka šeit ir dubultās sieniņas, caur kuru iet šis karstums, un tātad jūs varat iekšā noturēt ļoti vienmērīgu temperatūru. Pie laika apstākļiem dažādiem ir ļoti būtiski. Nu ko, tik tālu mēs esam sagatavojuši, kad mums ir, iekurināsim, palaidīsim uguni. Kurtu var ļoti vienkārši, ļoti liela ērta kurtu. Šeit ir, redziet, liela trauks. Viss tas ir vienkārši izdarām. Laižam uguni klāt. Un pirmais, tad, kad jūs esat nopirkuši jaunu krāsu, un redzēt, pirmā reizē iekurināt vienkārši tāpat. Uguns ir palaists, taisam ciet, nedaudz pelnus vaļā vilkmei. Redziet, brūnumā kārā, redz, šeit ir pulksteņa aizvirdnis, redz, kur var ieregulēt, jums vajag mazāk vai vairāk taisīt. Nu ko, uguns ir, uzlikām tikko šāvēties, mums te ir mikslis, cūkgaļa, vista stilbiņa, cūkas stilbiņa. Redziet, mēs dažādi saliekam pa plauktiņiem, dažādās augstumus un sākam kūpināt. Protams, ir jāvērtē, cik būs jāizņem ātrāk, cik jākūpina ilgāk, bet var sākt no viena gala. Šeit var salikt daudz skaļas produktus un sākt kūpināt. Arī kaķis pavēro mūsu kūpināšanas procesu un gaida savu kārumiņu. Nu ko, iesim paskatīties, jau pāris stundas esam kūpinājuši. Turam normāli apmēram 90 grādus. Viņas redziet, kādi jau skaisti brūni sanākuši. Nu, brīnišķīgs skats. Nu, redziet, kā kūpinātava strādā, viss notiek. Lēnā garā kūpinam tālāk. Redziet, patiesības brīdis ir klāt. Redziet, kā brīnišķīgi, brūna, skaista, šāvēta vistiņa sanāk. Gaļa, tā vēl paliks, tā bišķi ilgāk jākūpina. Tā vēl paliks kādu laiku šeit pakūpināties. Nu, redziet, nu ko, nu ir jāsaka, kas var garšot labāk par šo.